Pirmkārt, es teiktu, ka būvniecība būs pieprasīta vienmēr un ir visos, jebkādām krīzēm, kādos apstākļos cilvēki būvēs mājas. Un, ja mēs viņu būvēsim pareizi, un mēs šeit arī iemācīsimies, tad cilvēki dzīvos labāku dzīvi, un mēs redzēsim skaistāku pasauli sev apkārt. Jo bez izglītības un nemākot būvēt, diemžēl mēs redzam problēmas, un tad, kad viss izdara pareizi un skaisti, tad arī tā māja kalpo ilgi. Es domāju, ka pati primārākā prasme un zināšana ir vēlme mācīties, jo tajā brīdī, kad mēs gribam mācīties, tad visu var izdarīt, visu var iemācīties, visu var izdarīt pareizi. Ja mēs pieņemam to, ka 20 gadus es tā jau darīju un turpināšu tā darīt, tas ar neko labi nebeidzās, jo laiks iet uz priekšu, tehnoloģijas attīstās. To, ko jūs tagad skolā mācīsieties, pēc 10 gadiem jau būs varbūt savādāk, tāpēc jāmācās ir visu laiku. Es varbūt tā vienkārši izteikšos, nevajag čīkstēt, vajag darīt. Un, jo jūs vairāk darīsiet, jūs vairāk sasniegsiet un viss būs forši un būvēsim šo valstu kopā forši. Galvenais ir darīt, nebaidīties, uzņemties atbildību un tad tikai uz priekšu.